Man ir iepaticies bumbuļus taisīt kā tādas puķītes, kā tādas rozītes vai pujenītes ar zaļu apmalīti, dzeltenu vidiņu, rozā maliņām. Un, lai to izdarītu, vispirms ir vajadzīgs bumbuļu trafarets. Bumbuļu tīšanu sāku no dzeltenā vidiņa. Tagad pienākusi kārta maigi rozā tonītim. Man ir tāds kamoliņš, kur satīti dažādi rozumiņi kopā. To arī izmantoju. Tagad kārta pienākusi tumši sarkanam tonītim. Atkal tinu vienmērīgi apkārt. Kad puķa uztīta, jātina zaļā lapiņa. Atkal vienmērīgi tinam. Kad zaļums uztīts, tinu pelēko fonu. Pagaidām esmu tikusi galā tikai ar pirmo trafareta pusīti. Vienmērīgi jāizpilda otra trafareta pusīte. Atkal vienmērīgi tinam. Tagad jāsavieno abas trafareta pusītes un jāķeras pie šķērēm. Un rekā izplaukst mūsu puķi. Un pat izskatās tīri līdzīgi. Šeit būs tikai pelēks. Esmu par rokai nolikusi ļoti izturīgu kokvilnas šņurīti. Un tagad ir ļoti svarīgs darbiņš kārtīgi, cieši un stingri sasiet ar vairākiem mezgliem. Palūkosim, kas tad ir iznācis. Pavisam viegli noņemt šo trafaretu, puķīte jāsabužina. Tāda izspūrusi. Ko nu lai dara? Jāiet pie friziera. Un tas bumbuļu taisīšanā ir pats ilgākais laiks, kamēr apgriež skaistu apaļu bumbulīti. Paiet pusstundiņa vismaz, un tad vēl otrā dienā ir jāpaskatās, jo dzija dažādas spriegojas, dažāda dzija, un tāpēc vēl jāpielīdzina. Bet patiesībā tas nemaz nav tik grūti. Aizvācu draziņas, nolikšu, tās man vēl kādam pildījumam noderēs, un kāds pušķītis, bumbulītis, puķainītis sanācis. Ja gribi, var uztaisīt tev arī.